Iepriekšējā sērijā ceļotāji devās uz pasaules lielāko mākslīgo ūdenskrātuvi Voltas ezeru un uzzināja, ka lielākā daļa saražotās elektroenerģijas tiek izlietota vietējā alumīnija rūpnīcā. Apmeklēja ciematu Mazā Londona un viesojās pie māksliniecisko zārku darbnīcas īpašniekiem. Kpongas pilsētiņas tirgū ceļotāji uzzināja, ka nogaršot pārdodamo preci ir aizliegts, bet vēlāk, nogaršojot pārāk daudz ceļmalā ceptas govs gaļas, ekspedīcijas komanda nolēma vairs neveikt gastronomiskos eksperimentus un ēst tikai labi pazīstamus ēdienus. Mazpilsētā Konongo, kas atrodas Ganas centrālajā daļā, Ašantī reģionā, rosība sākas jau 5 no rīta, kamēr saule vēl nav uzlēkusi pietiekami augstu un nav sācies nepanesamais karstums. Konongo ir viena no Ganas zelta iegūs centriem. Piepilsētā joprojām atrodas daudz nu jau pamestu šahtu. Tomēr zelta ieguve šeit turpinās ar daudz modernākām tehnoloģijām. Pēdējos gados Konongo reģiona zelta iegūs rūpniecībā daudzu pasaules valstu firmas ir investējušas ievērojams līdzekļus. Reku man palika? 135. Hei, mēs šodien apvēl ēdīsim. Yeah. Tu nost tādu kompāniju visu. Tas nav blakus valstīgs kaut kāds. Tie ir lielāki. Ir bišķi lielāki. Nekādā veidā nemēģiniet uzzināt, kā tieši top jūsu ēdiens. To nevajag. Tāpēc, ka tas skats gandrīz 100% nav paigi apatelīgs. Tāpēc, ka tajā laikā, kad cilvēks gatavo tev brokastis, viņš iespējams baro savu bērnu ar roku. Iespējams, viņš remontē velospēdu. Tur viss kaut kas var būt. To otru pusi nevajag redzēt. Tu vienkārši gaidi, un tev atnesīs, un tu paēdīsi. Tu ēdi kaut ko pirmo reizi, gadās. Brokastis tev iedod maizē, ielikt oliņu, tu pagājušo maizīti. Saldaņu, interesanti, oliņu, interesanti. Pirmo reizi tu apēdi ar to sajūtu interesanti, otrais vadnās tieši to pašu. Ķermenis jau saka, ka tas interesanti nevienmēr nozīmē baigi garšīgi un veselīgi. Un tu sācis izvairīties. Un tā kopējā sajūta bija tieši tāda, ka jo tālāk tu ceļo, jo varbūt tās bailes ēšanas nav tādas paniskas, bet tad, kad tev beidzot gribās ēst, tu gatavojies uz to, ka jāsaņemās. Uz ēšanu ir mazliet jāsaņemās. Un tas, man liekas, diezgan labi raksturo to virtuvi. Čau! Čau, bambina! Katrā ziņā, ja tu vakarā ieej mazgāt rokas, tu nevari iztēloties, kur var rasties tik netīrs ūdens zem tavām rokām. Tā šmuce varbūt pat nav tā, ka tu viņu visu laiku jūs, tu visu laiku redzētu, ka tas ir netīrs. Deguns ziņo vietām, ka kaut kas ir pēc šmucīta. Un tas, ka tu ej mazgāties un ieraugi to, kas no tevis gāžās nost. Protams, ka tur pie vainas arī sviedri un putekļi gaisā. Bet šmucīti ir. Man ir diezgan grūti tik galā šmucīt. Es kaut kā esmu no tiem, kas ir izaudzināti, ka visam jābūt sakārtotam un tīram. Bet nekas, uz beigām, ja braucu netīrām biksēm, man netīra klienķi vairāk. Iedos vēl vienu? Vajag. Vispār, ja tā pa visam godīgi, tad Jā, tikai banāti nav? nav. Nav, tev liekam. Jā, Nerad uz tā krāk. Ar banānam jāaug, tur, kur jāaug.
Izbraukšana no Konongo nav tik ātra, kā ceļotājiem likās sākumā. Pilsētas centrālā iela ir pietiekami šaura, lai šajā agrajā rīta stundā izveidotos pietiekami ievērojams sastrēgums vairāku kilometru garumā. Tomēr nav ļaunumu bez labuma, jo lēnā mašīnu kustība veicina tirgošanos, kas daudziem pilsētas iedzīvotājiem ir vienīgais iztikas avots. Uz ielas galvenais tirdzniecības objekts ir tieši ūdens, bet ūdens maisiņos. Vai tu ņem to ūdeni? Jā. Tas, cik tiek patērēts ūdens maisiņos, ir, ja tajā Akras pilsētā ir tie 3 miljoni vai vienalga, tad viņi visi dzer to ūdeni no maisiņiem. Un tad to apjomu pieražot, tas ir nopietns darbs. It's a pure water. Pure water. Pure water is that it's a sachet water and then don't drink. Don't drink, we know. Es tā līdz galam nesapratu, cik tā ir valsts programma un cik tas ir tirzniecība tiešām, jo maksāja tas ūdens neko. Tur tiešām bija 2-3 centiemi beigās, ja rēķināja dažās vietās. Bija kaut kādas vietas, kur tu redzi to kasti for free. Iespējams, ka tajā kaut kādā pilsētā ir problēmas, es nezinu, holēru vai kaut ko, tad tas ūdens tiek tā kā no valsts puses dotēts. Patīkam kakliņam. Iedama ar. Neiztērē visu augstumu. Taisīs mākslas filmē. Tas ir Maikī, bet otrs ir, ka Bēdivo. Nav, ka ir ražots higieniskos apstākļos, tādu tīrs. Puslitriņš Bēdivo. Nevis H2O, bet B2O. Tur laikam tas bija ražotāja joks. Tā A un B ūdens ir labākais. augstākā klases. Šeit ir otrais augstākās klases attīrīts ūdens. Ūdens maisiņos un arī viskijas maisiņos, arī rums maisiņos. Bet tas, ka ir pieejams tik ļoti ērts iepakojums, tas man bija pārsteigums, jo tev pēkšņi ir 50 gramu maisiņš. Nokod stūrīt, izdzer savus 50 gramiņus, bet tas ir tiešām ērti. Pirmkārt, tu varēji vienmēr iemest kabatā līdzi. Ir vienmēr problēma, kur likt tagad to, pudeli vai kaut ko. Tur tas bija ļoti ērti, un tā deva ir tāda, no kuras neviens nekrīt. Varētu, protams, rasties jautājums, ko tas plasmas maisiņš reakcijā ar to alkoholu padara. Cerams, ka neko. Maisiņi, viņiem vispār maisiņi ir. Ja viņiem atņem maisiņus, viņi tā kā bērni kliegtu. Teikt, dod maisiņus, jo visi tirzniecība apstājās. Tāpēc, ja tu veikalā nopērc cepumu paku, tu obligāti iedos lielo plasmas maisu, ko pēc tam tu smuki varēsi redzēt uz lauka, kas plīvos tā kā tāds mellais karoks. Visur ir tas plastikāts, visur. Un arī ūdeni līdz ar to, protams, ir jāpārdod maisiņā. Kamīta citā. Ja tu gribi vienkārši padzerties, nevis tā kā tāds lops staigāta pudeli. Ir kāds, kas to ir izdomājis, un viss staigā ar ūdens maisiņu mutē, un sūc, nekāda vaina. Un viņi bija iemanījušies to maisiņu kaut kā iestutēt tā, ka tev roku palīdzība nav vajadzīga. Tajā brīdī, kad gribi padzerties, tu bišķi pagāz to galvu, padzeries, un tas maisiņš karājās. Mums nesanāk, pagaidām. Jātrenējās. Viņš šodien arī dzīvo. Lai arī ūdens maisiņos ganā ir pietiekami populārs, ekspedīcijas gids Rašets ceļotājiem to lietot aizliedz. Iespējams tāpēc, ka šis ūdens ir ķīmiski attīrīts, un nepieradušam organismam tā lietošana izraisītu kādas nevēlamas sekas. Jāpiezīmē, ka arī pudelēs pieejamais ūdens nevienmēr radīja sajūtu par tā dabisku izcelsmi. Tagad ceļotājiem priekšā ir aptuveni 500 km garš pārbrauciens līdz Ganas pierobežas pilsētai Bolgatangai. Mūsējā. Jā, ir mūsējā arī.
Nu, sākums jau vispār bija smieklīgs, ka tu redzi, tevi stādina policijas patruļu, kurā ir 4 policisti. Katrs tajā formiņā ir pilnīgi citādāk. Viens ir baltā krekliņā, viens ir tumšā kaut kādā maikā, un viens ir zaļā, un viens ir vēl kaut kā. Pēc tam, nu, cik es sapratu, ka tie ir dažādi policisti. Ir pašvaldības policists un tāds un tāds un tāds. Droši vien, ka tā arī bija, bet nu, skats ir vienkārši lielisks. Katrs ir bijis citādāks un nāk ar tevi runāties. Un pēc tam tu tā kā sabīsties, tās patruļas ir bieži ļoti ceļi, un viņi stādina. You never see a policeman stop the tourists. Never. If you stop tourists, you'll be in trouble. Līdz ko viņi ierauga tevi automašīnā. Nu, gaišus tādus krāsas cilvēkus, ezi žests, paldies, un tā turistus vai vienalga ne baltus, dzeltenus, sarkanus, bet acīm redzam turistus mēs neaiztiekam, lai pēc turismas plaukst un zeļ vismaz. Jo tie vietējo pastāsti pa policiju nemaz, nevienmēr bija ļoti saistoši un patīkami. Policija kļūstot neganta tajos brīžos, kad tu esi tiešām kaut kādu sūdzību izdarījis. Tad policists var arī iesist tev, šoferim. Ja tu esi tiešām kaut ko, vai tu esi bēdzis, vai neapstājies, vai kaut ko tur, vai runājis ļoti pretīm, viņš tev var iesist. Un tas nebūs tā, ka tu viņu tagad varēsi iet un iesūdzēt tiesā. Tu esi vainīgs, proties. Policists var vienā brīdī eksplodēt un tev iejaukt pa seju. Pēc tām sajūtām baigā baila nebija. Izņemot to, ka braucot pa tām taisnajām šosejām, kas ir tādas ar līnijāli nomērītas, tu visur redzi avarējušas automašīnas, pa 200 metriem, 500 metriem, tā normāli salocītas, smagas avārijas. Un tās automašīnas tur malā arī mētājās. Varbūt, ka tas ir tāds vietējā ceļu satiksmes uzrauga redzējums, ka ja tu redzēsi, ka tur ir avarējuši cilvēki, vai ne, avārijas bijušas, tad tu neskries. Braucot arvien dziļāk ganā, piekrastes reģionu tropiskos mežus aizloga pamazām nomaina savanna ar retiem kokiem un krūmājiem. Arvien biežāk var pamanīt arī tumšsarkano zemi, kas ļoti raksturīga Rietumāfrikas savannai. Šeit daudzus mēnešus ilgušo sausuma periodu var izjust daudz spēcīgāk, jo zemi neklāj biezie meži un tā ir pilnībā izžuvusi. Ceļotāji ceļmalā pamana vēl vienu savannai raksturīgu pazīmi – milzīgās termītu mājas, kas slējas krūmājos. Pametuši visi te jau nevienu vairs nav. Šitie ir uzbūvēja un beidzās, ja? Mums aizgājuši uz veikalu. Vai ir siesta? Jā, pārāk karsts ir. Kas te nenotiek? Siekals un mals. Kaku tur ir. Un baigi stīpa. Sorry. Kas savāds māčā? Bišķi. Yeah. Verda, jā. No, they are still inside. They are inside. Still inside, you think? Yeah. No. But they do it in the morning, but they do it in the evening. You can see it later. Not in the daytime. So the night they can able to come out clean Jāiet pa and nakti. Puikas strādās pa Pa vakaru. dienu čuči. Es arī labprāt. Līdzīgi kā skudrām, daļai bišu un lapsenēm termītiem ir sīki izstrādātas sociālās struktūras. Dažādi darbi ir sadalīti starp atšķirīgiem indivīdiem, kuri ir speciāli pielāgoti noteiktām darbībām – darbam, aizsardzībai vai pēcnācēju radīšanai. Parasti vienā termītu kolonijā ir vairākas tā saucamās karaļu ģimenes. Karaliene māte, kas nodrošina koloniju ar pēcnācējiem, spēja izdēt līdz pat 2000 olām dienā. Bet termītu pūžņiem jau te bija, man liekas, tik pateicīga vieta. Tā zeme ir tāds māliņš, ka tur mazliet mitrumu un tu būvē, ko gribi. Visi vietēji būvē mājas, tieši tāpat kā termīti.
neko neatšķirās. Viņš būtu uzlipināt. Tas termītu būvs bija pamatīgs. Jā. Bet jebkurā gadījumā būvniecība, tas man tiešām ļoti patīk, ka uz transportēšanu ir vismazākās izmaksas. Te es celšu māju, tepat es arī taisu ķieģeļus viņai. Tas nozīmē, ka es, ja no māla pavisam vienkārši, izrauku mālu, samaisu pļuriņu, ielēju formiņās, izkalties saulē. Ja vajag to cementu, tad tik daudz, cik cementu atvest. Bet nekādā gadījumā ķieģeļus pārvadājot neredzēju, gan īsti laikam nereizi, ka kāds vadātu ķieģeļus. Jo viss var uztaisīt uz vietas. Tāpēc viņš te augā ir iebūvējis. When they started building it, the olden days, Yeah. our grandfathers, the time they are slavery time, they'll come and dig here and dig and then go inside and have their sound. So when the white people come in with their people to take them, and then they hurry inside and then they'll take some mat and cover. So sometimes they'll think like it's nothing here, but they are inside. Izstāst, ka nav, Es tās kā mieris, bet paiekšana dzīvojās. Bet principā es domāju, ka pirmo reizi mēs redzējām alodu, kādā mums šeit ir kaut kas jāsaprot. Jā, var jau diezgan. Izlobīt jau var. Bet es ilgi turēju ego, un viņš pārdījās, viņš gribēja sasist vienu to termītu māju, apstītos, kas ir iekšā, bet par laimi man izdevās viņu atturēt, jo man bija žēl termītus. Pēc tam mēs redzējām arī tādas, kur kāds jau bija tādu gājienu veicis ar kāju, lai ieraudzītu, kas tad īsti tajā mājā ir iekšā. Un ritīgi māla pika. Principā, es domāju, tur arhitektiem būtu ko pastudēt, kā tas viss turās, un kāpēc lietas laikā tas viss, viņi droši vien atjauno visu laiku, jo nevar būt, ka lietas nenoskalotas tādu māla būdu. Daudzās kultūrās termītus izmanto pārtikā. Tie ir augstvērtīgs olbaltumvielu un tauku barības avots. Tie labi sagramojas, un ceptiem termītiem piemīt riekstu garša. Sākoties lietu sezonai, tos ir ļoti viegli salasīt. Kad termīti salasīti, tos ber uz karstas pannas un viegli apcep, lai kļūst nedaudz kraukšķīgi. Cepšanai taukvielas netiek izmantotas, jo paši termīti satur daudz tauku. Kamēr ceļotāji vakariņām mēģina savākt pietiekami daudz termītu, no krūmāja parādās cilvēku bariņš, kas pa nezinātājam neredzamu ceļu ar milzīgām ūdensbļodām dodas pāri laukam. Man pēc ūdens bērnībā arī bija jāiet uz avotiņu. Tas nebija tik liels gabals, tie nebija 3 kilometri. Bet ziemas laikā tas nebija atver krānu un tev ir ūdens. Man tas tā diezgan, man tas neliekas nekas briesmīgs. Briesmīgs ir tas, ka tīrs ūdens ir problēma kā tāds. Iet pakaļ ūdenim, varbūt, ka tad mēs vairāk novērtējam to, ka tas ir tas mums tik vajadzīgais ūdens, bez kā mēs nevaram. Tas gājiens ir tāds tā kā, arī tāda svētvieta. Tā vieta, kur ūdens satek, kur tu dabū iesmelt. Problēma ir tas, ka tu nevari pieiet pie avotiņa un padzerties to ūdeni, jo pārsvarā tāds brīvi tekošs ūdens ir nelietojams uzturā, nevārīts. People in Africa, they drink it. You can look at all the dirty things inside the water, but they drink this water because they don't have good water. They don't have a borehole, they don't have nothing in their community there. But they walk to this place, putting their food inside, their feet inside, and then they are drinking it. So, and then I asked one girl now, and he was saying that they drink it so many years, but they're not getting sick. You can see all the places not fine to drink this. So, Acīm redzam, tā bija tāda gultne, kur iet upe tajā lietus sezonā. Un tur redz tās dāmas, tām bļodām, pilda tās bļodas. Bļodāts ūdens arī patiesībā neizties baigi. Tāds diezgan balts ūdens. Es pat neatceros, kāpēc tā saruna tur notika, vai tur var dzert vai nevar. Un uzreiz tas viens vietējais puika metās demonstrēt, ka var dzert to ūdeni. Es nemēģinātu. Skaidrs, ka organisms jau arī pierod pie draņķa un saprot, ka tas draņķis jau nemaz nav tik liels, kā tu mālē. Mēs iedzert un Kārlis būtu beigts, tas ir jūtīgs baiguši tām lietām. Man tā, es neslimoju un nekad arī neesmu neko noķēris.
Ekspedīcijas komandai šodien jānobrauc ievērojams ceļa gabals, lai sasniegtu pilsētu Bolgatanga. Tomēr ganā dienas gaišais laiks ir pietiekami īss, un 6 vakarā iestājas tumsa. Bet nakts uz Āfrikas ceļiem ir ļoti bīstams laiks. Nakts braukšana gids jau paziņoja uzreiz, ka šoferis pa nakti īsti braukt negrib. Cauri tiem miestiem braucot, redz, ir bēda tā, ka ielas apgaismojumi jau nav un ir tikai tās gaismiņas, kas no cilvēkiem, kas tirgojās pie viņu būdiņām. Un tad braucot cauri mopēdiem, protams, gaismas nav. Velospēdiem vispār nerunāsim, tiem vispār nabagiem tur neiet. Viņam augšpusē uz jumta bija sarkanas dzeltenas lampiņas saliktas, bet nevis, lai nebūtu tā kā maz, lai maz neliekās, gan uz priekšu, gan uz aizmuguri. Un tāds papildus slēdzes mašīnā, ko viņš pats bija iemontējis, un ar to tad viņš arī operēja. Pārējiem satiksmes dalībniekiem tur izstāstīt jebko. Un reizēm šķiet arī, ka pārējie satiksmes dalībnieki jau zina to džeku tām lampiņām uz jumta un viegli smīn par to, cik viņš centīgi organizē satiksmi ar lampiņām, pasakot, palaid mani, vai paldies, ka palaidi mani, vai es diezgan drīz domāju, ka te varētu būt kāda ķibeli uz ceļa un atkal tiek slēgtas lampiņas. Ja pēc gadiem 20 tāda mode būs visā pasaulē, tad mēs zināsim, kurš bija vainīgs. Viņam ļoti nepatīk, man šķiet, braukt īsti pa dienu. Lai arī viņš teica, ka pa nakti viņam arī nepatīk, bet īstenībā jau viņš īstu kaifu ķēra tieši tad, kad saule bija zemē. Ap 6 vakarā jau bija tā, ka un priekš, un aizmugur, un priekš, un aizmugur. Un to viņš lietoja visu laiku. Tādās ļoti nesakarīgās vietās. Bet vietā, kur tagad tu piebrauc, pēc cepurītiem var atpazīt cilvēkus, kas ir zāles pīpētāji tajā valstī. Tur ir pilnīgi skaidrs, ka šitais puika mīl uzvilkt. Un tad vienā vietā mēs tādā piebraucām, un mēs redzam, ka tur soliņi sēž tas džeks un skatās tām gaismām tādā. Pie viņa ir atlidojis beidzot. Tad īsti nevar saprast, vai viņš cīnīsies ar viņu, vai tas ir draugs, un viņam acīs tas viss arī strādā. Jo tas zipsniens, neparasts. Auns var iebiedēt ne tikai ar ragiem, bet arī sirdi.